Esmu ciemos pie pensionāra Ivara Jansona kungu, kurš jau gadiem Ventspilī cīnās par to, lai viņš varētu dzīvot atbilstoši Latvijas Satversmes 115. pantam, Jansona kungs, kurā ir noteikts, ka valsts aizsargā ikvienu tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. 2015. gada 30. aprīlī tādā portālā www, kam pieder Valsts LV, tika ievietots sižets, kurā mēs ar Jansonu kungu diskutējām par vienu būtisku problēmu. Tas ir pa gadiem veikto Ventspils iedzīvotāju indēšanu ar benzopirēnu izmešiem, kuri nāk no Ventspils zivu kombinātu rūpnīcas. Toreiz mēs minējām, kad tā nav nejauša tāda sagadīšanās, bet ka tā ir apzināta darbība, ko savā laikā 2000. gada sākumā ir veikusi Ventspils pilsētas domas amatpersonas, un iespējams pat viens no viņiem, Lembergs, ir gūs zināms materiāls labums no tā. Pagājušā nedēļā, tas bija 2015. gada 5. jūnijā, Ventspils pilsētas domas sēdē, es kā Ventspils pilsētas domas deputāts pacēlu jautājumu atkārtot jau kārtējo reizi par to, kad Ventspils pilsētas domai vajadzētu apzināt teritorijas, kurās ir ekoloģiskās diskomforta zonas un kompensēt šiem iedzīvotāju nodarītos kaitējumus. Jāsaka, ka šī nebija izņēmuma reize. Ventspils pilsētas domas vairākums atteicās šādu lietu veikt. Tieši otrādi, Ventspils pilsētas doma ir tieši, piemēram, Jansona kungas īpašumam palielinājusi zemes nodokli. Man te ir vairāk maksāšanas paziņojumu. Sākumā 13. gadā par šo māju un zemi Jansona kungam bija jāmaksā 153,66 lati. Pēc tam palielināja šo lietu vairāk kārtēji. Un 2015. gadā jau ir izveidojies parāds un kopā Jansona kungam ir jāmaksā 436,43 eiro. Bet tā nav vienīgā diskriminācija, kas ir noteikusi. Izrādās, ka šo pirmdienu Jansona kungs ir saņēmis tiesas pavēsti, un kurā Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja Lemberga vietnieks Jānis Vītoliņš vēršās pret šo pensionāru par to, ka viņš grib dzīvot labvēlīgā vidē un prasa no viņa morālo kaitējumu 5000 eiro apmērā. Man ir jāsaka, ka man ir kauns, ka gandrīz 25 gadu brīvajā Latvijā mēs nonākam pie situācijas, ka amatpersonas nevis risina problēmas, bet apkaro cilvēkus, kuri vēršas un kuri norāda uz šīm problēmām un aizstāv savas tiesības. Manā skatījumā tādas lietas vispār nevarētu notikt. Tāpat kā nevarētu notikt lieta, ka tiesājama persona vēl joprojām atrodas Ventspils pilsētas domas vadībā. Es gribu griezties pie valsts vadītājiem ar jautājumu retoriski, kam vēl ir jānotiek, lai beidzot valsts vadība tiktu galā un neļautu darboties pašvaldībā valsts pārvaldē korupcijā apsūdzētām tiesājumām personām. Vai tiešām būs jāvajā visi pensionāri, jāliek visi cietumā? Varbūt Jansona kungs var pateikt par šo atgadījumu. Tas ir briesmīgi, ka man jāstāsta visai valstī jāstāsta un varbūt vēl miljoniem ārpus valsts robežām par šitām muļķībām, kas notiek šeit Ventspilī. Pateiksim godīgi, mēs uzkāps kādām uz varžacīm. Tas varēja būt Vītoliņa kungs personīgi, vai varbūt vēl kāds bariņš, kas viņam ir ļoti tuvu. Jeb viens variants, kad arī Vītoliņa kungs ir mazā peška tajā lielajā spēlē. Spēle ir ļoti liela, spēle ir sarežģīta, nav vienkārša, tāpēc tā muļķošana notiek ik uz soļu. Ja mēs iepriekšējā pārraidē es pastāstīju par vienu Vītoliņa kunga neveiksmu, es teiksim, apzināti neveiksmi, es saku, tas ir noziegums. Kad Ventspilienis pār pa ielu no 2003. gada
līdz 2014. 11 gadus indēja viss apkārtējos iedzīvotājs ar benspierēm. Tas ir ierakstīts tehniskā literatūrā un nekādas muļķības var nepieņemt. Var ticēt man droši, jo es tehnisko literatūru izlasu, jo man nav slinkums to izdarīt. Es ieteicu to arī izlasīt gan Vitoļiņa kungam, gan domas vidas uzraudzības nodaļas vadītājai, bet viņi saka, ka viņi krieviski nesaprot un latviešu valodā tāda literatūra nav pa zivu kūpināšanu. Krievu valodā Maskavā ir izdota literatūra, ir Pasol Kapčēņi izsuška ribi, Vozņas kunga redakcijā, kur 250 akadēmiķi un profesori ir pateikuši skaidri un gaiši, ka zivu kūpināšanas vājākā vieta ir tie rībīgie dūmi, kas nāk ārā pēc šitām karstuma kamerām, kur ir benspirēns, un tas dod nenormālu smirdoņu. Tā nav smaka, tas nav nekāds smags mērķlielums, tas vistīrākais cilvēka indēšana, tas ir benspirēns. Un benspirēns ir viskaitīgākā viela cilvēka organismam, kas izraisa onkoloģiskas saslimšanas. To redzenuši gan Francijas veselības ministrija, gan Anglijas veselības ministrija. Bet tā tikai viena Vitoļiņa kunga neveiksme, kas šeit ir. Pat cik es esmu pateicis iepriekšējā raidījumā, ka man ir nofiksēts vismaz 10 neveiksmes, tas nozīmē, ka pēkšņi ir reakcija, kādam tas nepatīk, un pēkšņi saņem tiesas pavēst it kā par 2 momentiem. Pirmais moments ir, kad 2013. gadā nomira ar onkoloģisku slimību Jānis Eglītis, tas ir Ventspils augstskolas rektors. Jānis Eglītis. Tad šeit ir atbildi uz šo jautājumu. Jūs varat izlasīt Vēns balss, piekdien 18. mājas 12. gadā. Lūk, šitas raksts ir. Prasa skaidrojumus par smakām. Tā bija dubulta indēšana. Tā nebija vienkārši viena kuģa, kā teikt, smirdoņas laišana virsū iedzīvotājiem. Tur bija dubulta indēšana, kas avīzē tik noslēpts. Bet šeit ir rakstīts skaidri un gaiši, ka Ventspils rektors students nevarēja noturēt, viņiem nāca virsū, kā teikt, nenormāli smirdoņi, viņi atstāja auditorijas. Un pats Eglīša kungs zvanīja Vitoļiņam, kas tad īsti tur notiekās. Un nav atbildes uz šo jautājumu, ko Vitoļiņa kungs atbildēja Eglīša kungam. Es nebiju slinks, es pēc šī gadījuma, jo indēja jau ne tikai augstskola, indēja šeit. Tas kuģis stāvēja 33. piestātnē pie 3. muliņa, un tie smirdoņi nevarēja aiziet uz augstskolu, jo es esmu pa ceļam, es esmu 5 reizes tuvāk. Tā kā viens smirdoņi man pārnāca otrs smirdoņi pār, es gāju uzreiz pie domas šitās te Zīlnieces kundzes, es momentā zvanīju Pļaviņas kundzei uz vidas reģionālo vidas dienestu un ar skaidrojumiem. Skaidrojumi parādījās pēc 2 dienām, jo tas bija 16. maijā. 18. maijā parādījās avīzītē. Un es nolasīšu varbūt vienu teikumiņu, lai nebūtu tā, ka skatītāji, kas man skatās, domā, ka tas pensionārs jau ir galīgi noindēts, viņš galīgi muļķis palicis ir. Klausieties uzmanīgi. Tā augstskola saņems iedzīvotāju sūdzību. Tostarp Ventspils augstskola smakas dēļ pat tikusi atcelt kādu lekciju. Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Šķēle stāsta, ka augstskolas rektors Jānis Eglītis pat zvanīja uz pilsētas domu, lai noskaidrotu, vai viss ir kārtībā. Pasniedzējiem ļauts pārtraukt lekciju, jo viņi to uzskatīt par vajadzīgu. Šķēles rīcībā nav informācijas par visām lekcijām, bet zināms, ka vismaz viena tikus pārtraukt. Ekonomikas fakultātes 2. kursa studentiem lekcijā notika jaunā korpusa auditorijā, kurā smaka caur ventilācijas sistēmu ienākusi no ārpuses. Kā stāsta pasniedzēja Gina Jāne, smaka kļuvusi arvien stiprākā, līdz viņi jutušies kā gāzes kamerā. Pēc kāda laika nolēms lekciju pārtraukt, jo nav bijis iespējams turpināt darbu. Un tā tālāk. Šitas raksts ir jāizlasa. Janson kungs, bet tā lieta ir tāda, ka mēs gribam abi kopā tagad vērsties gan pie Straujums kundzes, gan pie valsts prezidenta, gan pie ministra Gerhārda un arī pie domas vadības.
Izbeidziet šī cilvēku vajāšanu, sāciet strādāt, jums nav nekādas tiesības sūdzēt viņu tiesā. Tas ir kauns un negods šai valstī. Un ja jūs nespējat tādas lietas atrisināt, tad jūs pirmie esat tie, kuriem ir jāatkāpjas no saviem amatiem. Tā skaitā arī Jānim Vītoliņam. Runājot par Lembergu, ir kauns, ka vēl joprojām viņš ir pilsētas vadībā, ņemot vērā tos nodarījumus, pa kuriem viņš tiek apsūdzēts, un kā arī par to, ka viņš ir bijis viens no pakārtotiem vainīgajiem, kāpēc vispār šis benzopirēna avots atrodas šeit, un kāpēc tik ilgā laika posmā šie pilsētas iedzīvotāji tikuši indēti. Paldies, kolēģi. Par cik es saprotu, ka alternatīvu lēmumu projektu mums nav. Tad balsojam par iesniegto par domas sagatavotu. Nē, es jau piedāvāju alternatīvu lēmumu projektu. Tur bija tā tik gara tā runāšana. Tad balsojam par Langmaņa kungu iesniegto, ja nolasīto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, viens par. Kurš pret? Atturas. Vienam atturoties, pārējiem balsojot pret. Langmaņa kungu iesniegtais lēmumu projektu noraidīts.